Novembrī Valmierā tika aizvadītas karjeras dienas, kuru mērķis bija pamatskolēniem un vidusskolēniem radīt iespēju iepazīt sevi, dažādas profesijas, tikties ar uzņēmējiem viņu darba vidē, kā arī uzzināt par tālākās izglītības iespējām. Nedēļas garumā norisinājās dažādas aktivitātes. Bija iespēja apmeklēt tādus Valmieras uzņēmumus kā Valmieras stikla šķiedra, Valmieras ūdens, Valmieras mēbeles, ZAO un Vidzemes olimpisko centru. Arī Vidzemes augstskola ņēma dalību karjeras dienās un 27. novembrī jauniešus ielūdza savās mājās. Vidzemes augstskola bija parūpējusies par dažādām radošām darbnīcām. Tās bija sadalītas 4 tematikās atbilstoši biznesa vadības, sociālo zinātņu, turisma un viesmīlības vadības un inženierzinātņu fakultātēm. Vidzemes augstskolā bija iespēja iejusties studenta ādā, uzzināt, kā ir būt uzņēmumu vadītājam, kā izstrādāt biznesa plānu, darboties kā operatoram un žurnālistam, kā komunicēt sociālos mēdījos. Vidusskolēniem bija iespēja izjautāt studentus par sev interesējošiem jautājumiem. Uz karjeras dienām Vidzemes augstskolā atnācu, jo vēlējos uzzināt vairāk gan par skolu, gan par žurnālistikas un mēdīju kursu. Es arī uzzināju to, ko man vajadzētu zināt, cik gadi jāmācās. Nākotnē domāju nākt un mācīties šeit. Topošajiem studentiem tika dota iespēja izveidot savu turismu produktu, iejusties patērētāju un piedāvātāju ādā. Man iepatikās arī ļoti daudz tieši par žurnālistiku un arī vairāk iepatikās arī par turismu. Un es vēl domāju, vai nākšu šeit mācīties. Jaunieši varēja dalīties ar savām idejām un izpausties radoši, veidojot piedāvājumu Valmieras pilsētas svētkiem, kas norisinās līdz nākošgad un tiks svinēta 730. jubileja. Tika sniegts pirmais ieskats mājaslapu dizainēšanā, programmēšanā, kā arī jaunieši uzzināja, kā konstruēt virtuālo realitāti un uz savas ādas izmēģināja dažādas trīsdimensionālās iekārtas. Es šodien esmu atnākusi uz Vidzemes augstskolu, tāpēc, lai paskatītos, kā te ir, lai redzētu, ko man piedāvā arī šī vieta un 12. klase, kaut kas ir jādomā. Karjeras dienu ietveros Vidzemes augstskolā jauniešiem tika piedāvātas praktiskas iespējas darboties gan grupās, gan individuāli, kas spilgti atspoguļo mācību procesu Vidzemes augstskolā. Karjeras dienas vidusskolēniem ir devušas īsu, bet praktisku ieskatu, kā risinās lekcijas un studiju procesu kopumā Vidzemes augstskolā, kā arī ir palīdzējušas jauniešiem apzināt savas nākotnes iespējas, atvieglojot izvēli pēc vidusskolas beigšanas.